Es dievinu ēst, un es dievinu savu sievu, bet kas notiek, ja šīs abas divas lietas sajauc? Haha, nu nē, neģēli, ne jau tas, ko tu domā. Šodien mēs tevi paņemsim uz mūsu otru karstāko istabu, kur notiks kaisles pannā. Jo jūs jau zināt, ēdiens ir mīlestības valoda, un ar mīlestību ir jādalās. Mīļie draugi, šodien speciāli izlaidums. Sāksim Valentīna dienā jaunu raidījumu, jeb jaunu šovu. Varbūt pirmā, varbūt pēdējā reize. Balstoties uz to, kā jums patiks. Mīlestība pannā. Receptes priekš lifteriem un priekš visām mamām. Kā tev patīk? Pat cik ir mīlestības svētki, mēs padalīsimies ar mums sirds tuvām mīļām receptītēm. Viena no tām būs garneles ar dārzeņiem un nūdelēm, jeb spagetī. Un otra receptīte būs proteīna pankociņas ar grieķu jogurtu. Un Teigo zemesīgas siestiņu. Tad viens saldais un viens pamatēdiens, abas maltītes ar ļoti augstu olbaltumvielu saturu un, protams, sāta saturu, jā, dēļ daudz šķiedrvieliņām. Ar ko tad mēs šodien sāksim? Mēs sāksim vispirms sagatavosim garnelītes. Kā mēs zinām, garnelītēm vispirms ir jāizvelk ārā kakas. Tas jau tā parasti kā dzīvē ir, zini, pirms tu kaut ko sāc darīt, tev vajag tīrus pamatus, jā, vajag visus sūdzes ārā un vajag būt gatavam darbam. Kāpēc mēs izvēlamies ēst vispār daudz garneles? Jo garneles ir fantastisks olbaltumvielu resurss. Ļoti daudz olbaltumvielas, ļoti maz kalorijas un nenormāli garšīgs ēdiens. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs garneles neēdam katru dienu, ir, viņas maksā. Garneļu fakts, kuru neviens nejautāja. Pirms mēs svēram garneles, labāk tās vispirms nomizot, lai kaloriju mērījums būtu precīzāks. Kā arī garnelītes nomazgājam siltā ūdenī, lai tās ātrāk atkūst. Rekur tā tad astītes ir norauts, un rekur šī ir tā daļiņa garnelēm, ko parasti daudz grib izņemt ārā. Rekur ir tās visas kakas, jeb garneļu zarnas. Personīgi temperatūras apstrādē tur nekam sliktam nevajadzētu notikt. Vienkārši tā doma ir varbūt tāda, ka tu apzinies, ka tu ēd dzīvnieku ar visām fekālijām. Tas jau nav vēl fekālijas. Ko tad garnelītes vispār ēd? Kaut kādus mazus, nezinu, ko viņas ēd vispār, ko viņas ēd. Redz, jūs šeit nesat katrā ziņā priekš zooloģiskas informācijas, vai es arī jūs neinformēšu par floru un faunu, bet es jūs šodien informēšu, kā pagatavot lielisks, veselīgs, garšīgs maltītes. Cik reizes jau vārdu kakas mēs esam pieminējuši, un šis ir gatavošanas šovs. Redzēt, mēs to darām pirmo reizi, jā, varbūt otrā epizode arī nekad nepienāks. Es ceru, ka pienāks. Es ceru, ka pienāks, jo Mums ir daudz recepts, ar kurām dalīties, un Edijs vispār ir pavārs savā ziņā. Pirms jūs sākat heitot savā ziņā, es esmu paštitulēts pavārs, neesmu mācies, bet man ļoti patīk gatavot. Mums liekas jau diezgan atkusušas īstenībā, tā kā varēsim liesmiņu likt nedaudz lielāku. Ļoti svarīgi, sālīts. Tas jau tas labākais gatavošanā, kad vajag vienkārši zināt, kā nav vajadzīgs nekāds baigais skills, jā, lai pagatavotu vienkāršu maltīti. Es nopirku, Tom H. zupiņu, bet es no šīs garšvieliņas izveidošu vairāk mērcīti. Mēs gribam tādu aziātisku, mazliet spicy, mazliet saldu. Kā jau es minēju, garneles var taisīt dažādi, un garneles ļoti labi iet ar dažādiem dārzeņiem kopā. Kāpēc mēs izvēlējāmies papriku, šampiņonus, ķiršu tomātus? Ir tas, kad parasti, pieņemsim arī fitnesā vai bodybuildingā, gatavojoties sacensībām, izvēlās produkts ar ļoti zemu kalorāžu, lai varētu ēst ļoti daudz. Un šampiņoni, paprika un ķiršu tomāti ir viena no mūsu top favorītiem, kas principā iedarās jebkurā receptē un kur nu vēl aziātiskās maltītēs. Taču, ja tev riebjas paprika un šampiņoni, droši izmanto citas alternatīvas - cukīnī, baklažāns, ķirbis, puķkāposts, brokolis un tā tālāk. Principā jebkas, ko tev nav slinkums griezt, ja tev nav paveicies ar tik jauku asistenti kā man. Jā, tātad lēnām es sāku maisīt garnelītes, lai viņi iegūst foršu rozā krāsiņu. Tā, kad viņas būs līdz galam atkusušas, ja būsim atdalījuši viņas no ūdens, tad mēs liksim klāt eļļu un sāksim arī cepšanas procesu. Un ko tad mēs šodien izmantosim, lai vēl vairāk iesistu to garšīgo Āzijas garšu? Nutego toasted sesame seed oil. Tātad sezama sēklu, apgrauzdētu sezama sēklu eļļiņa vienkārši. Neviena eļļa nav perfekta un neaizstājama, tāpēc sezama sēklu eļļu droši var aizvietot ar olīveļļu. Bet ir viena lieta, kas ir neaizvietojama, un tas ir monsterīts. Kurš jau video šis ir, kurā mēs lūdzamies Monster Latviju? Vēl joprojām nav izveidots Monster Latvija konts. Vienkārši, jā. Bet mēs nepadosimies. Šī nav jau pirmā grūtā cīņa pret stāvu kalnu. Mēs to panāksim visu, ko mēs ieņemam galvā. Un tā ir ar visiem
visiem cilvēkiem, ja tu kaut ko ritīgi gribi, nepadodies vienalga, cik grūti un cik bezcerīgi. Ja? Gan jau vēl pēc 10 gadiem mēs taisīsim vēl šādu pašu video un lūksimies, lai tas mums beidzot sāk sponsorēt. Gandrīz katrs, kurš sēž uz mūsu uzturu plāniem, no visām Latvijas pilsētām lieto šķidro olu baltumu. Un pēdējā laikā daudzās Latvijas pilsētās viņš nav pieejams vairāk veikalos. Vienkārši nav man klienti raksta, kas noticies ir. Un tad es sapratu, ka reāli mēs esam radījuši olu baltuma mafiju Latvijā, un mēs kontrolējam Latvijas tirgu. Tas tikai parāda, cik liela vara ir mums, mūsu komunai. Un vēl joprojām es nesaprotu, kāpēc Baltikovo neraksta. Un tad viņi uzrakstīja un atvainojās par situāciju. Situācija tiks kontrolēta un piedāvāja mums atsūtīt papildus olu baltumu. Tā kā tas čalis vai čalenīti, kas sēž Baltikovo, mārketinga noduļā, tip-top par komunikāciju un tip-top par ideju. Un cerams, ka mēs arī drīzumā varēsim ar viņiem sadarboties. Pareizi, Zaķi? Čalis vai čalenīti. Ļoti nesmuki izklausījās. Nu, kā tad man teikt? Pasaka vēlreiz. Un es esmu savā flowā. Un man citreiz es pasaku kaut ko labu, un citreiz es pasaku kaut ko pilnībā. Un rekus labi, ka ir sieva, kas man pieskatā. Mārketinga dāma, jeb cienījamais reklāmu eksperti, kas sēž Baltikovo. Tā ir labāk? Nē. Lūdzu, lai viņi pasaka. Dāma vai kungs, kas uzrakstīja ļoti novērtējami. Un cerams sadarbību. Turpin runāt, tu redzi, tas nav tik viegli. Tāpēc, jo es pasaku tik daudz muļķības. Redzi, tagad tu esi manās kurpēs. Šodien vīriņš gatavos. Vispār mēs gatavojam katrs par savam, tāpēc, kad mēs laiku esam prepā, un tad ir tā, ka es gatavoju sev maltītes, vīrs gatavo sev maltītes. Agrāk to darīja vairāk vīrs. Viņš ir tiešām perfekts pavārs. Daudz, ko es iemācījusies, ko es māku, tas ir tieši no vīra. Un šeit pavisam negaidīti, bet spēcīgi manas nāsis iekaroja sezamu sēklu eļļa. Tā ir otra skaistākā smarža aiz mīlestības. Tā mēs esam nekaunīgi. Ja mums patīk kāds produkts, mēs gribam sadarboties, un mēs tikai arī vēlamies sadarboties ar produktiem, kurus mēs paši lietojam ikdienā. Vienalga, vai tas ir Nutego, vai tas būs Baltikovo, vai... Jā, vispār smalkais muslis arī. Jebkas bārbels batoniņi. Jā, tik daudz lietas, tie ir produkti, kurus mēs paši lietojam ikdienā, un tur mums nav jāmānās, ja mēs varam saglabāt mūsu autentiskumu. Nākās arī jāteikt citreiz sadarbības, jo mēs gribam, lai cilvēkiem atvieglotu veselīgu ēšanu vai vienkārši veselīgu dzīvesveidu, un tāpēc mēs dalāmies ar lielu entuziasmu ar produktiem, kurus mēs paši ikdienā patērējam. Zaķīt, pastāsti, pirms 5 gadiem, šajā pašā dienā, dienu iepriekš, varētu teikt šajā pašā dienā, kas notikās pirms 5 gadiem? Tā, pirms 5 gadiem mans vīrs atbrauca. Vīrs? Pavisam nelegāli atbrauca uz Latviju, un ar domu, ka pēc mēneša kaut kur brauks projām, atpakaļ uz Vāciju. Čeku reku sagadījās, ka viņš palika uz mūžiem. Un tāpēc pāris mēnešiem aizbrauc pakaļ uz visām mantām uz Vāciju un pārvācās. Un tā mēs uzsākam savu dzīvi šeit saldu. Ierados Latvijā, un mēs Valentīna dienā taisījām mūsu pirmo kopīgo treniņu. Jā, bija tā, ka es biju sagādājusi stieni un ripas. Es biju sagādājusi stieni. Man nav ko teikt, bet viņš teica, ja nebūs zālītes, kur iet trenēties, viņš nebrauks, tāpēc, ka viņam ir ļoti svarīgs sports. Es sagādāju stieni un ripas, un tā mēs taisījām hiperstus Valentīna dienā. Istabā augšā. Un tagad var pastīties, kā mums bija pirms 5 gadiem. Mēs istabā trenējāmies ar pavisam maz inventāru, jā. Tagad mums ir sava zāle. Šeit var redzēt, tas ir pirms 5 gadiem. Te vēl ir Gustavs Kaķīts, kas mums bija vēl dzīvs. Šautauts Gustavam. Un Reku Kitī simtiņu taisa. Bet ļoti smieklīgi. Tas bija viss inventārs burtiski. Šeit, ja mēs redzam, ja mēs apturam, mums bija stienis, 2 ripas un 4 ripas. Virvi, kur pakārties. Un kas pat nezinu, kas. Tas bija viss, kas mums bija. Tā 5 gadi pagājuši, mēs esam ļoti auguši, un es ļoti pasakos visiem, kas nāk pie mums. Jā, jo īstenībā, izņemot viens otru, ko mēs visvairāk mīlam, mūsu ģimeni, mūsu komūnu, un tie cilvēki, kas nāk pie mums trenēties, kuri mums ir palīdzējuši izveidot šo visu. Bez jums, mīļie draugi, visi, kas trenējas pie mums, vai ir jebkad arī trenējušies, ja? Vai arī trenējas pie mums online, vai gatavojās sacensībām kopā ar mums, vai vienkārši padalās ar visu, ko mēs darām. Mēs esam nenormāli pateicīgi. Man liekas, Valentīna diena ir īstā diena, lai pateikt, ka mēs jūs visus arī mīlam. Jā. Turpināt to darīt, turpināt atbalstīt, jo bez jums mums nebūtu šādas iespējas, kad mēs te varētu trietā gatavot ēst, jā, un iefilmēt to visu. Un iefilmēt, jā. Tas ir vēl viens sapņu piepildījums, tā kā cik ļoti var dzīve izmainīties 5 gadu laikā, un pašam tam visam pamatā ir vienkārši mīlestība, pareizi? Jā, par to, ko mēs darām. Tā kā viņš brauc pie manis uz Rīgu, es jau no sākuma uz saldu nepārvācos. Viņš brauc pie manis uz Rīgu, taisīja arī garnelītes un nūdelītes un visu kaut ko, un ļoti garšīgs ēdiens. Garnelīte, nūdelīte, man liekas. Ar spardeļiem, es zinu, un ar papriku. Jā.
Ir laiks Dārzenīšiem. ballītei, pievienojās dārzenīši. Ņem, ņem, ņem. Kā jau mēs zinām, daudzas lietas pie temperatūras saraujās, tāpēc es bezbailīgi savu lielo lādiņu slidinu iekšā paniņā. Principā pagaidām ir tikai karijs un sāls. Ļausim vispirms visām dabīgajām suliņām sajaukties. Tagad varbūt panna izstās ļoti pilna, bet arī garnels saraujās, šampiņons saraujās, nu kā jau čaļi mēs jau zinām, ne? Ļausim te visam ritīgi kurināties. Paralēli tūlītās varēsim uzlikt nūdelītes, ko es pamanīju. Es vienmēr saku nūdeles, bet šie ir spagetī. Starp citu, šiem spagetī es pamanīju ir 14 gramu proķiks. Jā, parasti spagetī ir 12 gramu, tā kā wow. Viņš pat vakar gribēja jau apēst un uztaisīt sev, un tu viņš apbots. Es Viņa nevarēju apfilmē, nocīsties. bet viņš tā vakar viņas gribēja apēst. Tik ļoti, redzat, man garšo mans recepts. Tas nav tā, ka mēs tagad izdomājam, uzfilmēsim tur, nezinu, priekš video, ja, prikolām uztaisīsim kaut ko, ko mēs neēdam, ko mēs negatavojam. Nē, šī ir lieta, ko mēs tiešām, varbūt mēs ikdienā necepam garnels, jo šis prasa nedaudz ilgāku laiku, bet mūsu īpašajos vakariņos vai īpašajos gadījumos mēs taisam garnelītes un taisam tieši šo receptu. Tas ir tas mūsu mīlestības, jeb komforta ēdiens. Izskatās jau labi, smaržo labi, man patīk šī tā te pikantā garšvieliņa. Te ir pikanti pipariņi klāt. Bišķi, lai iedot to spērienu, kā saka, ja? Kad tu ēd, maiga mērcīt, maigas garnelītes un pa vēderu uzreiz, nekas te nav maigs. Nu labi, tik traki nebūs. Šis nebūs asēdiens, mazliet varēs just ingveru. Kaut arī mēs ingveru neliekam klāt, bet ingvers ir tajā garšvieliņā Tom H klāt. Man ir vispār tāds ļoti nelāks. Nu, man tas niķis patīk, Edijam ļoti nepatīk. Jā. Tad, kad es gatavoju, es visu laiku pagaršoju. Kurš vēl tādu arī ieraksta komentāros, jo viņš tā, kas tu nevar pagaidīt, ka ēdiens ir gatavs, tā būs labāk, bet man patīk nogaršot, un es nevaru vienkārši. Un tad tu Viņam beigās ļoti beidz gatavot, nepatīk. tur vairs nekā nav palicies. Viņam ļoti nepatīk, ka es tā daru. Bet zini, vēl Es tā vienkārši man, daru. tas vēl ir ok, bet tad, kad pieņemsim, mēs ejam veikalā iepirkties, esam tikko kaut ko nopirkuši, tu jau sāc uzreiz ēst pa ceļam. Jā, man patīk ēst Man laukā. tracina Es ēst varu laukā nopirkt jebko vienkārši. laukā, un es staigājos un ēdu. Un Edijam arī tas tracina. Es negribu pagaidīt. Nu, sagaidām, kad aizējam mājās. Nē, es tā nedaru. Es uzreiz varu vaļā, un es ejot pa ielu ēdu. Man ļoti patīk. Jā, man nav nekas Viņam- pret laukā ēšanu, bet man nepatīk pa ceļam kaut ko taisīt vaļā Man ēst. ļoti patīk. Man vienmēr liekas, ka katra maltīte ir tāds notikums. Man gribās apsēsties ar visiem kopā un baudīt pa ceļam ēst. Ui, nē. Es dievinu. Vēl viens niķis man ir. Es ielieku šķīvīti, bļodiņā ēdienu, es izēdu no šķīvīša un es eju pie pannas un ēdu vēlreiz. Nevis ielieku šo šķīvīti, bet eju pie pannas. Bet arī tas man ļoti patīk un arī tas viņu trigero. Ja tāpēc, ka viņi saka, es tikai vienu bļodiņu izēdu. Jā, viņi izēda savu bļodiņu un ēd no pannas, un teoretiski ir tikai viena bļodiņa izēsta. Viss, kas ir uz pannas, es arī to apēdu. Jo pats labākais man bija mazs fāze, un es vienkārši Pietais pilnu pannu, jā. pietaisa pilnu Ļoti pannu un slikti jau izklausījās. saskaitīs kalorijas un viss. Un viņi tikai nāk un ēd to pannu man ārā, un beigās viņi apēd vairāk no tās pannas nekā es. Un man Viņš apēd vienu bļodiņu un es visu Es visu burtiski, pārējo, jā, kas ir un es brīnos, pareizi. man mazas fāzē vienkārši Viņam krīt svars krīt nost. svars, un es nesaprotu, kāds sakars. Man vienkārši ļoti patīk pāriest, garšīgi pāriest. Vispār, tā, kad es ar vīru iepazinos, es pieņēmos nebija 10 kg. Zini, kāpēc tu pa 10 kilogramiem Tāpēc es ļoti pieņemies? garšīgi ēdu. Nē, vienkārši viņi jau zina, ka viņai ļoti gudrs vīrs ir, un es viņai visu laiku sniedzu daudz informāciju par visu kaut ko. Sākot no tā, kā visums radās, un beidzot ar to, kā pildīt vingrinājumus. Un viņai vienkārši smadzeņu apjoms nenormāli pieauga pa 10 kg. Tas bija Tāpēc es arī gudrības. pieņēmos svarā, jā. Ne jau no tā, ka mēs nekojām vakaros, skatījāmies filmas un ēdām čipšus un saldēm, bet no tā, ka Viņi mācījās fiziku, viņi, Edī, dod man vēl to fiziku. tev ir visādi pusītes. Visādi pusī. Es zināju, ka tu tā teiksi. Tu man tik viegli piespēli padevi. Jā. Ieliksim kubiciņu, lai ir garšīgs nudelītis, ko izbaudīs šodien Roberts un Edijs, ne jau es. Nu, tu jau varēsi pagaršot. Nu, es labāk negaršošu. Jo viņš ir tik garšīgs un nekad nevarēs apstāties vienkārši. Pazudīs Jā. veselais Es saprāts. nevaru bišķiņu uzēst, man ir jāpād viss. Nu, tā diemžēl man ir. Kad garnelītes smaržo jau labi un ir ieguvušas krāsu, tad ir īstais laiks likt vārīties nūdeles. Kamēr mēs liekam vārīties nūdeles, tikmēr Kitija pastāstīs jums, kā rīkoties ar banānu. Laiciņš ir ļoti ierobežots. Mēs gatavosim arī proteīnu pankūciņus, kas ir nenormāli garšīgs. Tev būs vajadzīgs banāns, neliela izmērā. Ieliksim viņu iekšā un mums ir jāsaspaida. Tikmēr, kamēr mēs spaidam banānu, mēs jau varam uzvārīt karstu ūdeni, jo man ļoti patīk salds, tāpēc arī būs saldināts pankūks. Jā? Tom H. zupas garšviela. Viņa ir tā kā
Kā viņas labāk raksturot? Saldskāba un mazliet asa daļa ingvera reizē. It kā te ir rakstīts, ka te ir kokosrieks piens klāt, es nezinu, šaubos, tāpēc es vienmēr kokosrieks pieniņu pielieku atsevišķi. Tātad uztaisīsim tagad mērcīti. Kāpēc man šeit ir ūdens glāze, jo ļoti bieži cepot garneles ar garšvielām, mēs varam redzēt, apakšā izveidojās šāds te tā kā piecepums. Ja? Tas viss ir pilns ar garšu, un tā viss ir laba lieta, lai to visu tā kā dabūtu un paceltu visas garšas gaisā un visu smuku samaisītu, mēs pieliejam ūdeni. Tagad varēsim iemaisīt iekšā šo te Tom H garšvieliņu. Izveidosies smuka krēmīga mērcīte. Pagaidām tas nav estētiski, te smilts skaists uz ceļiem bez mazoja. Un jau paceļās aromāts. Atnāca josti. Smirt. Pēc zeķēm. Kādām zeķēm? Man patīk. Vecām zeķēm. Ko? Tev var tāpat liekas? Jums nepatīk? Normāli kritika smirt pēc vecām zeķēm. Man degunsvie bieži vien, neliek, hui, viss top, neko nezinu. Turpināsim taisīt pankūciņus, es vienmēr visu sveru, tā kā es jums arī parādīšu, tā saspiežam banāniņu. Šis mums ir saspiests. Ja jums mājās nav smalkais muslis, tas nekas. Mūsu vietā varat likt miltiņus. Mums vajag smalko muslīti. Es lieku 20 gramus. Jā, man 20 grami smalkais muslis un 15 grami auzu pārsliņas. Tā kā man tagad ir tikai 12 grami smalkais muslis, tad pieliksim auzu pārslas, lai kopā ir 35. Tad mums vajag saldinātāju. Saldinātājs es daru prastā. Šota glāzītē man ļoti patīk šīs te diamond tabletītes. Es ielieku 5 vai 6, tagad man ir 5. Izšķīdinu mazlietiņu karstā ūdenī. Tā mēs dabējam saldu ēdienas, grieķu jogurtu, saldu un vispārējo. Saldu galvenais ielējam klāt. Tad mums ir vajadzīgs vēl grieķu jogurts. Grieķu jogurtu es likšu 80 gramus. Tātad neliels banāns, 20 grami smalkais muslis vai milti, 15 grami, bišķi pa daudz. Labi, būs labi. 145 grami grieķu jogurts. Mazliet pa daudz, es parasti lieku 80 grami, ja? Tad mums ir olu baltumiņš, to es likšu 110 gramus. Vai mums pietiks, mums nepietiek, mums ir tikai 98, 99 grami. Nekas. Saldinātais mums ir, vēl ir cepamais pulveris, mazlietiņ, čuč. Tad es lieku kanēliķu, un man kanēlis ļoti garšo, diezgan padaudz. Šķipsniņa sāls, mazlietiņa sālīti, un tagad mēs to visu maisīsim kopā. Tā būs masiņa, ar ko mēs cepsim pankūkus. Ļoti iesaku šo receptīti, viņi ir nenormāli garšīgi. Ja pankūkas ar proteīnu pulveri ir tādas ļoti sausas un nekādas, tad ar grieķu jogurtiņas paliek nenormāli mīkstas, maigas. Un arī nākamajā dienā, ja tu uztaisi milprepu, viņas ir garšīgas. Bet zini, kas pa sūdiem? No. Es pa daudz pieliku to grieķu jogurtu. Es nezinu, kāds viņas man sanāks tagad. Nav tāda lieta kā pa daudz grieķu jogurts. Man tagad tās proporcijas ir pilnīgi citādākas nekā es viņas liku parasti. Bet nekas, tu jau zini, mēs esam slaveni to, ka mums dzīve met visādas izaicinājumus un mēs vienmēr pielāgojamies. Es ceru, ka man sanāks tieši cepšanā, un viņas ir ļoti garšīgas. Es pēc tam ielikšu precīzi, kādas daudzums es lieku. Jā, šitā neliekat, kā es tagad lieku. Es nostāstu visu recepti, liekam, bet šitā neliekat. Man ļoti patīk arī taisīt mērcīti. Mērcīti es taisu no 2 saldinātājiem. Man arī patīk taisīt mērcīti. 2 saldinātāji. Atkal šota glāzīte, kur, bišķi tāds šķidrs. Zini, kā nedariet tā. Sākam no sākuma. Mums rītīgi labi izdodās kulinārijas šovu vadīt. Mēs sākam, dariet, nedariet tā. 2 saldinātāji. Beigās plotists. Iedomājies, ja kāds tieši skatās to video un dara līdzi. Mazliet. Un izdara tā jau, un beigās pasaka, tā kā nedariet tā. Mazlietiņu ūdenītī, jā, minimāli. Ielējam iekšā trauciņā. Liekam tagad 100 gramus grieķu jogurtu. Gals te neuzlikt tā kā pa daudz. Tāda man mērcīti visvairāk patīk. Man ir 100 gramu grieķu jogurts. Tad es pielieku kādu zemesriekstu sviestiņu. Es šoreiz likšu tieši Teigo zemesriekstu krēma, tumšo šokolādi, jo man ļoti garšo. Un pieņemsim zaļi iedomājies. Tagad skatītājs skatās un viņi redz šo recepti. Liekam zemesriekstu. Nu redz, viņi nekad nepārtrauc manas teikumus. 15 gramu zemesriekstu. Labi, Ko tu teici? Nē, neko. Tad mēs to visu samaisam. Jā, mēs visu samaisam, un tā būs mērcīte, ko es likšu virsū uz pankociņām. Jā, ļoti garšīgi. Ja pieņemsim, tagad kāds skatītājs skatās, un viņš redz, jums tur foršs zemesriekstu sviests un foršs receptīts ir.
Un viņi gribētu iet internetā un pasūtīt kaut ko. Ir kaut kādas iespējas tur kaut kādas atlaides dabūt vai kaut ko tādu? Protams, mīlīši, 15% atlaidīti ar kodiņu nav mani. Sajūk. Ar kodiņu Pagaid, sākam. Ko man tagad atkal tēlot? Jā. Ka tu man tikko noignorēji un man vēl vienreiz teikt. Pieņemsim, ka mēs jau nerakstam šito otro reizi. Ir tā, ja nu gadījumā kāds domā, kur te var tādu zemesrieku sviestiņu nopirkt? Jā, tā Nu, daudz Teko domā. mājaslapā ar kodiņu nav mani dabūsi 15% atlaidīti visai produkcijai. Un? Un ietaup savu mani. Jā! Ļoti garšīgi. Perfekti, kad neaiziet, visu buļģiņu būs daudz kalorijas. Mēs tāpēc pamazām, jā. Vispār man viena klientī tieši teica, pasūtīja ar mūsu kodiņu kokosriekstu. Viss nav vairāk. Jā? Apēd. Nē, viņi ļoti ātri apēdās. Tik gardi. Ātri pazūd. Jā, pistācija. Tas ir bija. Ja jūs sūtat no Teigo pistācija krēmu, tas ir uz jūsu risku. Viņš ir tik garšīgs. Jā, jūs labāk sasienat rokas un paslēpiet karotes. Bet tieši ne jau parasto pistāciju krēmu, bet ar balto šokolādi. Tas ir pats garšīgākais. Jo tas iepriekš, tas otrais man tik ļoti nē, bet es domāju, ka tas ir gaumas jautājums. Kad darbiņš ir labi padarīts, kas nāk beigās? Krējuma pīrāgs. Rekurā. Tā tad smuki kokosriekstu. Es gribēju teikt mērcīti, pieniņu. Nu, neizskatās tas labi, jā, bet tāds viņš ir, tas kokosriekstiņš, jā. Iemaisīsim smuki iekšā. Un tad tūlīt arī sāksies krāsu spēle, tāds maigi oranžīgs, un tad vēl saliksim iekšā visus zaļumus. Un tā mums būs varavīgs un nezinu. Šis ēdiens burtiski, jā, ir jūsu nākotne. Pirmkārt, jo jūs viņu pagatavosiet, jums viņš garšos. Un otrkārt ir, jūs viņu gribēsiet atkal un atkal. Jūs esat sodīts, kāpēc visi garšīgie ēdieni, jeb garšīgās olbaltumvielas, kā garnels un steiki, ir tik dārgi. Degustācija bija tik izdevusies, ka tā beidzās ar baltu pleķi uz krekla. Un vispār, vai kāds zina, kur beidzās pagaršošana un sākās ēšana? Ierakst komentāros. Pasties, man te kaut kāds baltais virsū. Jā, es tev to balto var notīrīt. Tas bija Nē, nevar gan. Nevar, jā. Maza pārģepšanās pauzīte. Viņš sasmērējās. Nevar dabūt ārā, tāpēc epa. Man nevajag divas iemesls. Lai novilktu maiciņu. Es vēlreiz pagaršošu. Jūs skatītāji sekojat līdzi, cik viņi tur daudz pagaršo, kamēr es neesmu klāt. Un te nu bija lielais neēdājs. Ko tik es neredzētu, ja mums tiešām virtuvē būtu slēptā kamera? Pasties, es esmu pārģerbos un es paspēju vēl vienreiz jau saslapināties. Nekas, visu labi. Viss tiek kontrolēts. Nu, vēl tas sanāca man tā. Vai vēl kaut kas var noiet greizi? Visties vēl tagad, nevar teikt, sliktāk, bet... Nu, es izstos tā, kā es izstos. Man iet vēl vienreiz pārģerties zaļas. Jā, slikti te viss. Labi, tad tu pieskat, tev jāsaliek visu kopā, ir ok? Davai, es salieku visu kopā. Jā, tu samais visu Tagad kopā. kičiņu paliek. Man liekas, ka Un nūdelītis es eju vēl vienreiz pārģerties. Es varētu derēt, ka panna pirms tam bija pilnāka. Nē. Es nevaru uzvilkt. Zaķi godu vārds, es fakti nevaru viņu uzvilkt. Nāc ārā. Kāpēc tā tiek kamerā? Aiztais tur ciet. Kur tad? Šitam? Šitā man vienmēr vīram jāpalīdz, jo viņš pārāk plats ir. Jā, man patīk. Ai, es nevaru. Nu, re. Nu, re. Viss kā. Komandas darbs. Es ņemu. Jā, es nezinu, kas ir noticies, bet viss atbildība tagad ir uz Kitiju. Bet es domāju, ka būs garšīgi. Krāsiņa ir īstā. Garnelītes liekas smuki tādas smukas. Es pagaršošu vēl beigās, vai vajadzēs salīt vai ko. Zaļumiņu, tomātiņus vajag iekšā, visu samaisam. Tā, ka tad es vispār iepazinu Ediju, neiepazīstinu, viņš zināja, viņš spēlēja slēgt ģitāru. Un tad viņš man sagāja kopā, un viņš ģitāru nav spēlējis. Es arī vienkārši uzlaicu, ka tā, ka nas arī nobišķi. Tagad čai, jūs gribat meitenes iemācīties ģitāru spēlēt. Es nemāku izskaidrot, kas tas ir, bet ģitāra ir visseksīgākais instruments vīrietim. Sakat, ko gribat. Viņš nespēlē. Ko tu izvēlētos, Džeka ģitāru vai Džeka muskuļiem? Nu, viņam nebija daudz muskuļu, ka viņš spēlē ģitāru. Jā, bet taisnība. Viņi izvēlējās Džeka ģitāru, bet dabūja Džeka muskuļiem. Kurš māk spēlēt ģitāru, bet nespēlē. Bet nespēlē, jā. Un tad, man liekas, viņam vienkārši ir jāuzdāvina ģitāru, un tad varbūt viņš spēlēs. Tā. Un tad būs šitas katrā, kas attiksies ar draugiem, tad uzspēlē šito jau nezinu to dziesmu, un nosauc kaut pilnībā nezinām dziesmu. Ja šis video sasniegs 10 000 skatījumu, es ielikšu video, kā es spēlēju ģitāru. Varbūt nākamreiz mēs varam kādu skatītāju pabarot, aizsūtīt pommi.
Kurš vēlēsies nākamreiz piedalīties video, rakstat komentāros, un mēs izvērtēsim, kur paņemsim. Jā, jo šajā virtuvē ļoti daudz vietas ir un... Nē, nu vispār kādā YouTube video, jā? Rakstat, kādēļ jūs gribētu būt mūsu video, un mēs apsvērsim iespēju. Jo mēs gribam tiešām cieši saikna mūsu komunu. Mums patīk, ja mēs kaut kur ejam, mūs pasveicina, mūs atpazīst no mūsu video, tā ir ļoti forša sajūta. Un mēs cenšamies cik vien varam sniegt informatīvu saturu un dažādu veidu saturu pa velti. Un tas jau arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs kā UBAG lūdzamies pēc sponsoriem, lai mēs to varam darīt vairāk. Mīļie cilvēki, visu mēs to darām dēļ jums. Nu labi, es nemelošu, man arī patīk filmēties. Viņš vienmēr gribējis filmēties. Pirms 2 gadiem uzdāvināja kameru, jo viņš vienmēr to bija vēlējies. Un tad mēs sākām pirmie YouTube video arī tā par to kameru. Un Edijs montēja dienu un nakti. Īstenībā, jā, ļoti daudz laiks pagāja. Tā kamera tagad stāv maliņā, mums ir obis. Varbūt man ir jāsāk YouTube video filmēt. Piemēram, ko es gribētu? Šeit paciņas atpakot. Es zināju. Ir tas kontents, kas aiziet, mums ar Roberto nesaprast, bet meiteņu video vienkārši say no more. Šeit paciņas, pēc tam trajoni, kur viņi iznāk vienā outfitā. Pēc tam viņi iznāk tādā pašā outfitā, bet vienkārši pa vienu kaut kādu krāsiņu kaut kas ir savādāks. Es tā arī gribētu, jo es to daudz šeinā drēbes. Un pa vidam meitenes, ka viņas taisa tos outfits, zinu, ko viņas atstāja pa vidam kadrus, ko viņas pārģērbjās, lai tipa klikbeitot, viņas tā dara, es zinu. Tas arī vairāk klikšs. Protams. Meitenes, es zinu jūs trikus. Es visu dienu pavadu ar tik daudz sievietēm. Un vajag, ja jums ir skaists augums, lepojieties ar to, izrādat to. Ja? Tas ir jūsu darbs. Cepu kukulīti, vienu lielu un vienu piedegušu. Šeit jau viss maisās, pasties kulabi. Mambolejo, mambolejo. Mambolejo, mamma. Vispār man liekas, ka vakars vīrs man gribēja filmēt, kā es dušā dziedu. Jā, tāds, ka viņi ritīgi. Es beidzu dziedāt, viņš tā padzieda vēl stāv pie durvīm. Nē. Viņi ritīgi remiksoja Backstreet Boys I Want It That Way. Viņi vienkārši tur uzdied augstāk kaut ko. I want it that way. Ritīgi. Tā es arī dziedāju. Jā, viņš gribēja iefilmēt to, bet es viņam neļāvu. Iedomājies dziedošais OnlyFans. Dušā. Iedomājies tev klapē. Un tu pa viens dziedi. Dabiskais beats. Gaļas beats. Tas laikam bija tas, ko es negaidīju. Ui, man izskatā ārā gana līte. Šito neliekam iekšā, jo tas ir diezgan slims. No vierpus. Kas ir stūbi? Nekas. Patīsimies, vai mums sanāks vai nesanāks. Ja viņas labi griezīsies, viņas ir sanākuši, ja viņas slikti griezīsies, tad ir pa daudz grieķu jogurtu, bet... Un šeit mana sieva lūdzās augstākajiem pankūku spēkiem. Taču vai pankūku dievi atbildēs? Galvenais ir cīnīties. Es jums ielikšu pareizās proporcijas, lai jums tās pankūciņas sanāk perfekts, jā? Lai jums nesanāk tā kā mums. Un šeit mēs fonā varam redzēt perfektas pankūciņas. Man nesanāca pankūks, bet uztaisīšu... Piezūmu. Es uztaisīšu jaunas. Arī tā, ka man nesanāk, es izdaru šitādu, tās ir scrambled pankūks. Redzēt? Un tā smuki izsapās. Un viss. Vispār ļoti garšīgi šitāds ar grieķu jogurtu. Tieši nav tāda lieta kā slikts pankūks. Ir vai nu pankūku, vai nu scrambled pankūku. Nu, pagaidām izstāst, ka vismaz 50% no ēdieniem ir gatavi. Pasties man pankūku vienkārši. Un esat sveicināti atpakaļ raidījumā Perfektās pankūkas ar Kitiju. Perfektās pankūkas ar Kitiju! Tad, kad pankūks nesanāk, ir jātaisa jaunu mīkliņu ap pareizajā proporcijā. Mēs jau otro video filmējam. Otrais video, kas notiek, ja pankūks nesanāk? Laikam tāpēc, kad uzturplānā man vairs pankūks nav, tad, kad viņas bija skaistas, jūs noteikti redzējāt manos storijos, viņas bija perfekts. Kā man liekas, sākumā būs mīļi, būs estētiski, un beigās kaut kāds hauss virtuvē visu laiku. Jā, es redzu, nekad baigi necenšos, lai kaut kāda baigā estētika. Man gribās vienmēr parādīt. Galvenais, lai maltīte ir viegli pagatavojama, garšīga, un es viņu parādu, kā viņi izstāst. Mēs jau ceļš Latvijā baigi cenšās, kas nav slikti un es nepārmetu, bet ēdienu baigi pārdekorēt. Jā, nu, protams, loģiski, tu viņu fočai liec iekšā storijā, es to visu saprotu. Bet dienas beigās, kāds viņš izskatās mājās, tāds viņš izskatās mājās. Nav nevainas, garšīgi mājas paika, ja? Un labi iet iekšā, veselīgs uzturs, sabalansēts. Samaisīs galvenais, lai ir viss tās suliņas, ja? Lai viss tā saspēle starp visiem ingredientiem. Jo
Principā tā pati mērcīte, viņa sanāk tāda asāka, saldskāba asa, bet tas kokosriekstu krēms un vispārējais lika ar tām nūdelēm būt tādām diezgan maigām. Tā kā principā tā visu laiku tāda saspēle. Arī cilvēki, kas varbūt baidās no asa ēdiena, varbūt mazāk liek to Tom H klāt vai mazāk liek vienkārši ingveru un būs super. Lai labi garšo. Kā bija tas teiciens? Kas var būt labāks par šo? Gribu taču pagaršot? Pašu garnelīti. Nav tikai garnelīti. Lieko garnelīta mērcīti ir. Bišķi. Uģos, jā, tāds sauskām. Jā. Bet vai tiešām mūsu garneles ir tik makanas un nūdeles tik labas? Uz to jautājumu atbildēs mūsu neitrālais kritiķis, videogrāfs, menedžeris Roberts. Un draugs. Tā, Robi, kā tev garšo? Ļoti labi. Nevajadzēja pat 100 eiro maksāt, pat tāpat būtu teicis labi. Baigi garšīgi tādu nebija taisījis. Nebija taisījis. Visu, ko es māku uztaisīt, ir visas filai, kečupā, makaronis. Tas arī jāmāk. Tas jāmāk. Kādreiz es mācījos taisīt ēst, bet tad es aizbraucu uz Rīgu un tad bija Bolt. Visi boltinieki bija man labākie draugi. Un tad jau tev tās kašu kārpiņas nodīrās, tu ēdi visu laiku kāds kebabs un nezinu ko. Tev vairs vispār nekas baigi negaršo, visu liekas riebīgs. Bet šeit saldūt tev arī ir tagad Tagad bija stenders man, bet stenders tā jau Stenderīs tev atpazina. Jā, piciņas jau mazāk sāk sūtīt. Vienkārši, ka tu aizmontējies, tu liekas tā, ok, man tagad vajag 8 kalorijas, un tad tu vēl domā, kur proķiku salāt. Un tad tu pasūti, bet, es teiktu, ciešos mazāk. Pirmkārt, tas dārgi maksā, un otrkārt, pēc tam tā pašsajūta. Varbūt dabū kalorijas, bet tā pašsajūta pēc tam tu tā kā, ļoti slikti jūties. Bet, šis ir baigi garšīgi. Paldies. Kā tu raksturot to garšu? Patīk, ka maigs sākumā, tāds ritīgi maigs vērts gūst mutē, un tad beigās iedod to asumeņu, to pikantumu, tas viss kopā baigi labi sajiet. Garnās visādas sēdes, bet šeit tās garnās ritīgi labi garšo. Par tiem makaroniem viss tā baigi labi viens otru kombinē, man liekas. Tā kā super. Zinu, ka es ēdu tikai, kur neteikšu lētās tender pizzas, tad šīs ir baudama vispār. Gordon Ramsay līnē. Yes! Tūlīt arī pankūciņš būs gatavs, vai es ar to notestēt, vai tev garšo, vai tev negaršo. Pirmo reizi filmējam, redzat, baigās haoss, viss kaut kas notiek. Bet ļoti jautri, man ļoti patika process, ko es būtu darījis savādāk. Es nebūtu ļaus mērcē tik ļoti reducēties. Labi, viņai tagad ir izteikti garš, bet viņa tāda bieza. Teiksim, viņa stāv porcijas apakšā ik pa laikam. Varbūt tās nūdelītes ir jāsamaiz, bet visādi citādi garši ir tādi, kā es cerēju. Izaicinājums bija tas, ka es varbūt šoreiz taisīju vairāk nekā es parasti taisu. Līdz ar to panna bija pa mazu un baigi smērējās, bet tie visi sīkumi. Maz. 500 kaut kādu, 400 kaut ko, bez toppingiem vispār 300 kaut ko, man liekas. Jā. Ļoti maz. Viņas principā ir proķiks tikai tās pankūkas. Grieķu jogurtā jau maz kalorijas ir. Bet es tūlītās iedošu tev pagaršot. Gatavs arī pankūciņas, tā viņām bija jāizskatās, jāparedzēt. Var vai nevar redzēt, bet Robīt, lūdzu. Jāsamiņš. Ak, Dievs, kā mani paveicies. Sieviņa mani lutina ar šīm pankūkām gandrīz ikdienā. Un šeit jūs varat redzēt arī aizkadrus, kā tad top šie skaistie skati. Tev labi plecs izstāst šajā gaismā. Tas tur kaut kā krūtis kačāja un plecs. Bet man liekas solārija, kas ir kāds gribam piemest, nezinu, tur procentu atlaidi iedot certifikātu solāriju. Ko tad mēs tur ēdīsim? Anabolās pankūkas, proteīna grieķu. Anabolās pankūkas. Jā. Arī kaut kas jauns priekš manis, ko es esmu gatavojis tādas proteīnas. Smūtijās dažreiz proteīnas ieliek samauc kopā. Tas ir tāds sliņķis, bet ļoti daudz kalorijas, ļoti daudz proteīnas un arī šķiedrvielas. Tā kā visiem ieteikt smūtijas taisīt, kas ir sliņķi, kas negrib rokas taisīt. Bet pats taisim šito. Arī šis būs kaut kas jauns un rokas taisīt pārmaiņas pēc. Ar visu mērcīti aiziet. Baigi mīgs. Parasti tās proteīna pankūkas tādas sausas ar Jā. Ar to krēmiņu visu kopā baigi labi sajiet. To mēs esam novērojuši, kad lai nav tā kārsta. Kā būtu, ja es būtu pieejams nevis šokolādes, teigā, bet to kokosriekstu vai ko tādu. Vai balto šokolādi. Jā. Tu vari principā miksēt. Man ir tas, kam pašai tumšā šokolāde vai garšo, bet es esmu tas, kam garšo visas baltais. Tu varēji neteikt tagad ālāk. Kā es teicu, to kā piekdienas vakarā.
Citam Bet tā, patīk tumšie. šokolāde nav mans favorīts, bet šis ir ļoti garšīgi. Ja es pieliku, piemēram, balto šokolādi vai kaut kā tādu veidu proteīnu. Tas ir tas pateicīgākais tajā mērcītē, jo tur tiek samaisīts grieķu jogurts ar riekstu sviestu. Bet izvēlies, kādu riekstu sviestu tu gribi. Mēs šoreiz ņēmām šokolādes, ja? Priekš manis kā rītīgiem saldumīlim, balto šokolādu piekritējiem. Man ir tas, ka to es varu novērtēt ideāli. Šis ir ideāli, bet tas ir tā kā priekš manis ideāli. Bet šīs pankūks, man liekas, pankūks vienmēr saliec tornītī, uzliec mērcīti un apkārt auglīši būs estētika maksimāli. Es katru dienu redzu pelmeņus, no maksimāls pipariņas uzmēl un gurķīšus. Katru trešo dienu. Zini, pat pelmeņus var, bet nenokāš vēl šķīvī ūdens vēl nedaudz. Ir pat ūdeni, vēl pipariņu. Nē, bet jā, man šis liekas vispār ne manā līgā. Tā ir tā sieviete, kur ir uz 10, kur tu nevar dabūt, bet tagad beidzot esi dabūjis un izbaudis. Tagad tu viņu izēdi. Pārmaiņas pēc ne baltumu. Uz to jābeidz. Ļoti novērtēju Roberta labos vārdus, taču Roberts varbūt iekars jau mazliet pa daudz, tāpēc mēs laikus slēdzām ārā kameru. Ja jums patika mūsu video un gribētu atkārtot ko šādu redzēt, spiediet laiku, komentējiet un gaidīsim jūsu ziņas. Piesekojiet. Un obligāti arī piesakojiet, jā, citādāk bieži dusmīgs. Nē, esmu dusmīgs. Es esmu, kā jau teicu, priecīgs, pateicīgs par visu uzmanību, ko jūs mums dodat, par visu labo atbalstu. Mēs lasām pilnībā katru komentāru. Tiešām mēs vakaros ar sievu vienmēr apstamies, redzēju, ko tas ierakstīja. Cenšamies arī katram komentāram atbildēt. Tā kā paldies par visu atgrieznisko saiti. Mēs jūs mīlam, lai visiem... Nē, jau šis iznāks pēc Valentīna dienas. Jā. Mēs ceram, ka visiem bija mīlestības pilna Valentīna diena, bet, ja tev varbūt trūkst mīlestības un tu meklē varbūt kādu, ne jau mīlestības partneri, bet kādu varbūt jaunu hobiju, kas tev varētu palīdzēt aizdedzināt mīlestību pret jaunu lietu, ko tu vēl nekad neesi paprovējis, un varbūt tā lieta ir iešana uz zāli un veselīga ēšana, tad... Nāc pie mums uz Ēnu Lift Club. Jā, rakst mums Instagramā vai rakst mums privāti un tiekamies treniņos uz 3, 2, 1 iezītam, jā? 3, 2, 1. It was high school in the theater. I said that I loved you and I meant it, but you had a boyfriend. I thought we were deeper.